больше определенной паузы. Viņš nestaigā pa būri, lai vilktu laiku. Viņš metas uzbrukumā, bloķē visus leņķus un iznīcina savus pretiniekus, pirms viņi vispār spēja iesaistīties cīņā. Еще чувствует, что подплыл соперник Баталов, очень близок. Šis ir Sulims Batālovs, Čečēnijas speciālo spēku karavīrs, kurš tika apmācīts cīņā vēl pirms kāpšanas būrī. Un, kad viņš cīnās, tas neizskatās pēc sporta, tas izskatās pēc militāras operācijas ar vienu mērķi – pārspēt, salauzt un iznīcināt pretinieku. Sulims Batālovs ir dzimis Čečēnijā, un ja tu kaut ko zini par šo pasaules daļu, tad saproti, ka vīrieši, kas tur dzimst, nav parasti cilvēki. Čečēnija jau gadu desmitiem kalina karavīrus no saviem dēliem. Disciplīna, stingrība un griba pārvarēt sāpes nav izvēles iespējas, tās vienkārši ir nepieciešamas, lai izdzīvotu. Un Sulims Batālovs ne tikai izdzīvoja. Pirms viņš kāpa būri, pirms līguma ar absolūtu čempionšību Ahmatu, Batālovs trenējās kā Čečenijas specvienību dalībnieks, mācoties cīnīties vidē, kur likmes nebija saistītas ar punktu kartēm. Kad tāds cilvēks pāriet uz MMA, uz profesionāļiem, viņš līdzi nes pilnīgi citu domāšanas veidu. Tādu, kas rodas no apziņas, ka viņš jau ir saskāries ar kaut ko daudz grūtāku par šo. Un jau no pirmās reizes, kad viņš sacentās profesionāli, MMA pasaule sāka saprast, ka ir sastapusies ar kaut ko tādu, ko iepriekš nebija redzējusi. 2021. gada 11. oktobrī Sulims Batālovs debitēja kā profesionāls Tolstoja jurtā, Čečenijā, savā dzimtajā zemē. Publikas priekšā, kas bija ieradusies, lai redzētu, ko viņa cilvēks ir vērts. Un viņš atbildēja uz šo jautājumu vēl pirms bija pagājusi pat minūte. Двигаться легко должен. Ой-ой-ой. Спасибо, кстати говоря. Причем еще больше. Начало прям ударное. Стоит, действительно стоит. Tiesnesis apturēja cīņu, lai ringa ārsts varētu pārbaudīt Barončiki. Ārsts noteica, ka Barončiki nevar droši turpināt, un cīņa oficiāli beidzās 50 sekundes pēc sākuma. Все, остановка. Lielākā daļa cīņštoņu izmanto savu pirmo profesionālo cīņu, lai justos ērti, lai atvilktu elpu, lai saprastu, kā jūtas profesionālā sacensība. Batālovs izmantoja savu, lai nosūtītu ziņu. Būris bija tikai vēl viens uzdevums, un uzdevumi beidzas ātri, kad iesaistīts Sulims Batālovs. 2 mēnešus vēlāk, Ziemassvētku dienā, Groznijas sporta haulas kolizejā Čečenijas sirdī Batālovs bija atpakaļ. Viņa pretinieks Asamats Tokovs, tas bija augstāka līmeņa, stingrāks un pieredzējušāks pretinieks, nevis tāda veida cīkstonis, kuru var uzvarēt sekundēs bez plāna. Так, ага, при этом уже чувствуется, потихонечку спортсмены находят. Ой, и вот, кстати, Ну и посмотрите, как сейчас здорово зависит. ощущение, что Сулим Баталов, он в данном случае для Tiklīdz cīņa sākās, Batālovs pārņēma kontroli, izdarot pastāvīgu spiedienu uz priekšu un dominējot būra centrā. Viņš izmantoja precīzu laika izjūtu un spēcīgas kombinācijas, lai piespiestu Tokovu ieņemt aizsardzības pozīciju, no kuras viņš nekad īsti nespēja izkļūt, pirmajā raundā pamazām ciešot arvien lielāku kaitējumu. Встречает его. ну да, будет несколько побольше. Сам уже. Ага, и вот сближается туда, куда Подсказывает, что нужно переводить. Сулим Баталов, да. Пришли к нам на комментаторскую позицию спортсмены. Nogriežot piekļuvi būrim un atsakoties ļaut Tokovam atgūties, Batālovs pārvērta cīņu nevienlīdzīgā kaujā, kurā viņa pretiniekam nebija ne mirkļa atelpai, ne iespēja pretuzbrukt. Уже удар наносится не плечом. Соперник начинает плохо дышать. Так. О, Есть попадание, попадание, хорошее, здорово. жесткое. Конец уже, конечно, Да. времени не хватит. А вот перевод, ущерб нанесенный. И если Баталов. Да, но все-таки мы понимаем, что ущерб можно одним единственным ударом за весь раунд выполнить. Līdz otrā raunda sākumam Tokova ķermenis jau bija uzņēmis visu cīņā saņemto sitienu smagumu, un kad Batālovs atrada skaidru iespēju, kuru bija meklējis, viņš to izmantoja bez vilcināšanās.
дают определенные паузы. Ой-ой-ой, жесткое попадание. Это жесточайший нокаут. Tikai minūte pēc otrā raunda sākuma Batālovs bija nogāzis savu pretinieku vispostošākajā veidā. Divas cīņas, divi nokauti un Absolute Championship Ahmat pusmagā svara divīzija sāka saprast, ko Čečenija viņiem bija atsūtījusi. 2022. gada augustā jau bija izveidojies noteikts paraugs. Sulims Batālovs ne tikai cīnījās, bet arī iznīcināja savus pretiniekus. Un Vadims Roličs, kāpjot būrī Absolute Championship Ahmat Young Eagles 28 turnīrā, bija uz robežas kļūt par pēdējo, kurš uzzinās, ko tas patiesībā nozīmē. Боксер, второй шусандаист. Это полутяжелый вес. Тем, которые не просто работают, а служат своему отечеству. Поэтому наша братская страна, семикратный чемпион мира по тайскому боксу. Вы видели? Batālovs sāka cīņu ar neatlaidīgu spiedienu uz priekšu, uzreiz cenšoties kontrolēt būra centru un noteikt tempu. Мощный у него Вес не самый привычный. блюдо, это, конечно, Да, это все вот оттуда. Batālovs kļuva arvien izsmalcinātāks. Viņš kustējās ar nodomu, apņēmīgi nogrieza leņķus un kombinācijas, ko viņš trāpīja, bija spēcīgas, precīzas un pietiekams, lai jau no pirmās apmaiņas liktu Roličam atkāpties. Все бойцы объемы. Баталов. Nebija neviena brīža, kad Roličs varētu atgūties. Nebija neviena brīža, kad viņš atrastu vietu, kur atvilkt elpu vai atgūties. Batālovs bija nežēlīgs. Spiediens nekad nepārgāja, virzība nekad neapstājās, un galu galā visa tā uzkrāšanās radīja iespēju, kas izbeidza cīņu. очень И еще чувствует, что поплыл соперник Баталов. Очень близок к нокауту. Да, все завершилось. Там Batālovs izdarīja sitienu kombināciju, kas piespieda tiesnesi iejaukties jau pirmajā raundā pēc 3 minūtēm. Tehniskais nokauts. 3 cīņas, 3 uzvaras ar nokautu un 3 pretinieki nosūtīti mājās ar vienu un to pašu sāpīgo mācību. Sulims Batālovs bija nepārspēts, neapturams un neviens viņam nespēja pretoties pirmajā raundā. Tas bija ACA 161, un otrā būra pusē parādījās jauns vārds – Abduls Hamids Dabļatovs. Rezultāts bija tieši tāds, kāds kļuva par Batālova firmas zīmi, un tieši tas, ko jebkurš, kurš pievērs uzmanību, būtu varējis paredzēt. Внимательно наблюдал, как Шамиля... Ух ты! Даже нет времени вставить фразу. Зарубается! И ничего себе! Вот это размер! Batālovs nekavējoties parādīja savu pārākumu, izdarot virkni spēcīgu sitienu, kas nogāza viņa pretinieku uz grīdas vēl pirms cīņa īsti bija sākusies. Вперед, Хамид Давлятов. Он вообще делает все быстро и на кулаках. Здорово ему Баталов своего оппонента. Какая скорость для Леона, а? Лоу-кик. Dabļatovs pirmo reizi tikko izglābās, bet, kad Batālovs viņu otro reizi nogāza uz grīdas, viņš parūpējās, lai Dabļatovs vairs nepieceltos. Парни не экономят абсолютно. Ни грамма энергии. Кик по защите. И правый прямой, слева попадает. И сейчас будет забивать Сулим Баталов соперника Хаммерфист и сверху. Темп просто высочайший. Все! Batālovs sekoja viņam uz grīdas ar ground and pound, kas piespieda tiesnesi iejaukties, kad bija pagājušas tikai 56 sekundes no pirmā raunda. 6 uzvaras, 6 no tām ar nokautu. Un skaitlis, kas izsaka visu, 6 no 10 viņa karjeras uzvarām līdz tam brīdim tika izcīnītas pirmajā raundā. Batālovs ne tikai pabeidza cīņas, bet arī krāja uzvaras ar nokautu pirmajā raundā, tāpat kā citi cīkstoņi krāja uzvaras ar tiesnešu lēmumu. Čečenijas speciālo spēku karavīrs bija atradis savu arēnu un viņa pretiniekiem beidzās raundi. 2023. gada 8. decembris. Ufa arēna, un šoreiz pretiniekam bija cits karoks. Vildemārs Negeva Souza Santos bija ieradies no Brazīlijas, valsts, kas ir devusi vairāk elites līmeņa jaukto cīņas mākslu cīkstoņus kvadrātkilometru nekā gandrīz jebkura cita vieta pasaulē. Un Santos šo pieredzi paņēma līdzi uz būru, taču tas neko nemainīja. Значит, что могут начинать, и он засиживаться в обороне точно не будет. Прессинговать и навязать работу первым. Нутривается.
Левшо, Вильдемар на долгой ли. Еще один удар. Пойдет вперед. Здорово обманывал. Хорошо поддавливает. Batalovs pārbrauca pāri Negavam tieši tāpat, kā viņš bija pārbraucis pāri visiem, kas bija pirms viņa. Pirmā raunda vidū Batalovs izraisīja sitienu lietu, kas piespieda tiesnesi iejaukties un pasargāt Santosu no turpmākiem ievainojumiem. И вот так, и справа, и слева. Вкладывается на все. Вильдемара Солзе. Tas bija postošs nokauts. Tikai 3 minūtes bija pagājušas pirmajā raundā, kad tika paziņots nokauts. Rekords uzlabojās. Stils palika nemainīgs. Un ar katru cīņu Baumas Absolute Championship Ahmat pusmagā svara divīzijā kļuva arvien spēcīgākas. Vai ir kāds, kurš var apturēt Sulimu Batalovu? Un tad pienāca cīņa, kas atklāja kaut ko atšķirīgu par Sulimu Batalovu. Ne viņa spēks, ne spiediens, ne spēja pabeigt cīņu, kaut kas daudz dziļāks par to visu. 28. jūnijā 2024. gadā Oļegs Oļeničevs kāpa būrī ar 17 uzvaru un 10 zaudējumu bilanci. Patiesi pieredzējis cīstonis ar profesionālu karjeru aiz muguras. Tāda veida pretinieks, kurš varēja pārbaudīt to, ko ar pliku spēku vien nevarēja atrisināt. Много. Не то, чтобы это был такой тактический и грамотный бой. Здесь сильно работает Олег. И попал там один раз. Баталов, и обратите внимание, постоянно взгляд его обращен на Мурада Бичуева. Ну вот пока держится, пока все в порядке. И сам идет. Подсаживается Сулим Баталов, а будет ли здесь перевод? 3 raundus Batalovs saglabāja cīņas kontroli pret pieredzējušāko Oļeničevu. Taču tieši tas, kas notika cīņas beigās, parādīja pasaulē, kas patiesībā ir Sulims Batalovs. Ух ты, ничего себе, какие скорости Баталов. Выходят спортсмены из этой борьбы. Постарался его провести, но не получилось. Kad Oļeničevs bija ievainots un izsmelts, kā ziņots, Batalovs stūris viņam norādīja pārstāt sist Oļeničevam pa galvu. Un Batalovs paklausīja padomam, izvēloties nepabeigt cīņu ar vēl sitieniem pa galvu, tādējādi izrādot sportiskumu un cieņu. Полминуты. Ой-ой-ой. Жесткие удары. И не так много остается, и просто сейчас, да, не довершает начатое Сулим Баталов. Еще один удар. Здесь для галочки доводит. Да, время еще есть, но парни уже не дерутся. Вот это финиш, браво! Браво, Сулим! И браво, Олег! Profesionālā cīņas brutālajā matemātikā, kur papildu naudu nopelna ar naukautiem un iespaidīgiem gājieniem, Batalovs deva priekšroku sportiskumam, nevis šovam. ACA MMA vēlāk to izcēla kā cilvēcības brīdi šajā skarbajā sportā. Jo, kad cilvēks, kurš ir apmācīts speciālajās vienībās, radīts spiedienam un spējīgs pabeigt cīņas mazāk nekā minūtes laikā, pieņem lēmumu izrādīt žēlastību, tā nav vājuma pazīme. Tas ir raksturs. Viņa sitieni, cīņa tucīņā, darbs būrī, tas viss bija pietiekami, lai dominētu un pārliecinoši uzvarētu tiesnešu vērtējumā. Un Batalovs izcīnīja vienbalsīgu uzvaru un saglabāja savu neuzvarēto rekordu. 28. februāris 2025. gads. Irīnas Vineras Usmanovas vingrošanas pils Maskavā, Krievijā. Viens no elegantākajiem sporta kompleksiem Krievijā, un Sulims Batalovs bija gatavs padarīt to par visu, tikai ne elegantu. Kajo Bitenkurts iegāja būrī kā pretinieks, bet Batalovs to darīja kā izteikts favorīts ar likmi -705. Šie skaitļi jau pirms cīņas sākuma pateica visu, un tam sekoja minūte un 3 sekundes pilnīgas iznīcības. No pirmās sekundes Batalovs devās uz priekšu ar savu raksturīgo nežēlīgo spiedienu, un precīzais laika izjūta, ko viņš bija pilnveidojis visās iepriekšējās cīņās, pilnībā izpaudās. Batalovs saprata, ka Bitenkurts ir ievainots un nolēma pabeigt cīņu pēc iespējas brutālākā veidā. Ой-ой-ой. Хорошее попадание справа. И здесь еще серия на коротке. Полетели колени.
Ничего себе, как выставил там Бетанкор. Включился Сулим Баталов. И все это надо останавливать. Да как же стоит Кайо! Да, очень много ударов в голову. Все. Да. Здоровье превыше всего. Просто сумасшедшая серия в голову от Сулима Баталова. Да, и... Pirms pēdējās apmaiņas brīžos Bitenkurts šķita vairākas reizes nokautēts, pirms tiesnesis fiziski varēja iejaukties. Tehniskais nokauts. Tikai 1 minūte pirmajā raundā. Šis ir Sulims Batālovs, vīrs, kas rūdīts speciālajos spēkos, radīts karam, spējīgs piebeigt profesionālus cīnītājus mazāk nekā minūtes laikā. Daži nokauti ir tik postoši, ka par tiem piešķir prēmijas, un šis bija katra centa vērts. 2026. gada 9. janvārī Asilčans Vakitsanuli iegāja būrī kā pēdējais cilvēks, kuram bija uzticēts atrisināt Sulima Batalova problēmu. Un tāpat kā visi iepriekšējie pretinieki, arī viņam nebija atbildes uz to. Это здесь Григорий Матавасян. Ну, опять же, тут был Зрелище и очень опасно по-прежнему атакует. Ударом правый прямой, очень-очень опасный у него. И вот здесь, справа направо, слева налево. No cīņas sākuma Batālovs izmantoja uzbrukumu, kas bija kļuvis par viņa firmas zīmi katrā viņa profesionālās karjeras cīņā. Neskatoties uz viņa kontroli, Vakitsanuli cīņas sākumā izdarīja vairākus nozīmīgus pretuzbrukumus. Пробивается справа снизу, Сулима Баталову, он отправляется. Как будто против Сулима рубиться невозможно. Не рубиться, вернее. Очень плотно. Я, наверное, выделил именно ударную технику. Меня лично это очень восхищает. Вот сейчас опять... Tikai 2 minūtes pēc pirmā raunda sākuma Batālovs izcēlās ar spilgtāko brīdi savā profesionālajā karjerā, kas lika tiesnesim pārtraukt cīņu. Возможно, с такими габаритами переквалифицироваться. Batālovs izdarīja precīzu augšējo sitienu sēriju, kam sekoja noslēdzošais trieciens, kas nogāza viņa pretinieku ar seju pret grīdu. Par savu dominējošo sniegumu un iespaidīgo nokautu Batālovs saņēma $20,000 prēmiju par vakar labāko sniegumu. $20,000. Šo nokautu vairākos avotos min kā kandidātu uz 2026. gada CMMA gada nokauta titulu. Un rekords, kas tagad stāstīja pilnu stāstu par vīrieti, kurš bija nonācis CMM profesionāļos, no Čečenijas kalniem izejot speciālo spēku apmācību līdz būrim, kur 10 pretinieki bija mēģinājuši viņu apturēt. Taču neviens no viņiem to pilnībā nespēja. No Čečenijas kalniem līdz spožākajām ACAMMA skatuvēm Sulims Batālovs visu savu profesionālo karjeru ir pierādījis vienu un to pašu atkal un atkal, vistiešākajā cīnītāja valodā. Viņš ir no cita māla veidots, un tu to sajutīsi vēl pirms pirmā raunda beigām.